Darba dienās man patīk. Ilgāk gulēt. Šodien es Pamodos ar diezgan pozitīvām domām par labu padarītu darbu vakaru. Tava superspēja līdzdalības kontekstā varētu būt. Mēģināt nesastrīdēties ar tiem cilvēkiem, ar ko es līdzdarbojos. līdzdarbošanās man. Tas ir dzīvesveids, un tas ir veids, kā es sadarbojos ar valsti. Paldies! Arī paldies tev par ātrajām atbildēm. Nebija mums tik grūti patiesībā, ne? Nebija gan. Pirmā daļa veiksmīgi izturēta, jā, bet paldies, ka tu esi pievienojies, tu esi LV līdzdalības sarunām, un mēs loģiski pēc šī raidieraksta nosaukuma runājam par līdzdalību. Loģiski, vai ne? Jo kurš gan cits, ja ne mēs to darītu. Ar kādu varbūt domu vispār brauc šodien pie mums uz šo sarunu? Šī bija ļoti ilgi norunāta saruna. Un es braucu ar tādu tā kā apsolījumu sajūtu, ka jau mēs apsolījām vismaz 2 gadus atpakaļ, tad, ja šodien ir tā diena, kad sakrīt iespējas ar iespējām, tad tas ir jādara. Man ir jāsaka tā, ka es baigi negatavojos un arī baigi nedomāju par līdzdalību. Es vairāk braucu ar domu, kā būs, tā būs. Tad, kad tu domā par līdzdalību, ko tu domā par līdzdalību? Kas ir tas, kas tev uzreiz nāk prātā, kas ir tie aspekti, par ko tev visvairāk ir jādomā? Par to, lai līdzdalība nebūtu triviāla, lai tā nebūtu līdzdarbošanās pēc, lai tā būtu jēgpilna. Un jēgpilnu līdzdalību mēs varam atrast tad, ja tajos jautājumos, kas mums ir svarīgi, kuros ir svarīgi iesaistīties, tie rada latviski izsakoties draivu. Tās ir manas personīgās intereses, tās ir manas sabiedrības intereses, tās ir manas darba kopienas intereses, tās ir kaut kādas cilvēku kopas, kuru iespējams interesēs es darbojos. Tā ir tā kaisla, un ja viņi ir, tad tas ir labi, un to es arī domāju. Savādāk ir ļoti grūti strādāt un domāt par līdzdalību, ja tas nav. Tad laikam tas jau saucās lobijs. Āri, man liekas, tev ir ļoti interesants profils. Es saprotu, ka mums visiem, katram, mēs esam unikāli un visi esam ļoti interesanti, bet man liekas, ka tu esi arī tāds ļoti, ļoti interesants profils. Tev ir pieredze ar līdzdalības procesiem gan globāli, gan Eiropas līmenī, gan regulāri redzu, ka tu esi vismazākajās kopienās Latvijā. Vai tu vari iedot tādu savu, padalīties ar savu skatījumu, saviem secinājumiem, ko tu redzi, kas notiek pasaulē, kas notiek Eiropā, kas notiek mūsu mazajos ciematiņos un mazajās kopieniņās? Varbūt, ka tu vari pastāstīt. Tas redzamākā līdzdalības daļa, ar ko es saskaros un ar ko es arī strādāju, jo nav jau arī noslēpums, ka šad tad man par manu darbu vai līdzdarbošanos maksā algu, ir saistīta ar lauka attīstību. Un tā ir sanācis, ka es iegāju šajā jomā tīri arī profesionāli darboties 27 gadu vecumā. Tas ir pamatot biznesu. Un veidojot arī organizāciju un arī organizācijas. Un, esot tajā apritē, nonāca tā, ka es tik tiešām ne tikai Latvijā darbojos ar lauku attīstības līdzdalību, bet arī Eiropā. Es negribētu teikt, ka tas ir vēl globālāk, jo vēl globālāk tas gluži nav. Tas ir arī ne tikai Eiropas Savienībā. Un tas, ko tu pieminēji par tām 2 lietām, viena darbošanās Eiropā un būt mazajās kopienās, te ir tas stāsts par to, ka es pretendēju uz to, ka es pārstāvu lauku cilvēku balsi vai lauku kopienu balsi. Gan Latvijā, gan Eiropā, tad, kad strādāju ar ministrijām, pašvaldībām, organizācijām un arī Eiropas Savienības institūcijām. Un tad, ja man ierauga mazās kopienās vai ciemos strādājot ar cilvēkiem, tad tas ir tas pamats, kuru es tā kā nesu tālāk. Jo, ja es sēdēšu tikai savā Siguldas novada mājā un domāšu par to, kā es tur jūtos, tad tā būs tā kā mana personīgā līdzdalība vai manas personīgais
ego stāsts, ko es izveidoju, arī tas dara. Bet es pretendēju uz to, ka es tomēr pārstāvju to pulsu. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Par tiem procesiem, kas ir šobrīd vispār Eiropā, arī līdzdalības jautājumos, ja runā par lauku attīstības politiku, tad šobrīd ir ļoti moderni, vismaz politikas veidotāju pusē, iesaistīt sabiedrību, noskaidrot gan nevalstisko organizāciju, gan lauksaimnieku, gan piekrastē zivsaimnieku intereses un tā tālāk. Un tāpēc šis ir tāds ļoti labs un pateicīgs darbs cilvēkiem, gan man, kas ar to nodarbojās, gan arī cilvēkiem, kuri grib paust savu viedokli. Līdz pat tam, ka šobrīd tiek veidoti, lai veidot kaut kādas nākotnes politikas, lauku un piekrastes attīstībā, ļoti daudz cilvēku tieši pat vizualizē nākotnes cilvēku. Nevis prasa, kādu politiku jūs gribētu, bet kas jūs gribētu būt, un tad mēģina to pārtulkot tā kā politiku veidā. Un es arī šajos procesos esmu iesaistīts, tāpēc, ka man ir tas prieks būt tajos dažos tīklos, kur Eiropas komisija prasa ej pie zemniekiem, ej pie zvejniekiem un prasa, kas viņiem ir vajadzīgs, kā viņi jūtas, kas viņiem nepatīk, un tad caur šo darbu, tas ir tāds neredzams, baigi darbs, tas nav publiski, bet tas ir tas, ko es daru, un tas rada to ļoti labo sajūtu, kad tu paudz viedokli par kaut ko cilvēkiem, kas gaida konsolidētu viedokli, tev viņš arī ir. Un kas tad ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs un kas viņiem nepatīk, ja tu skaties tīri Latvijā? Cilvēki Latvijā, gan lauksaimnieki, gan zvejnieki, gan iedzīvotāji, viņi grib dzīvot normālu dzīvi. Protams, ka ir cilvēki, kuriem ir milzīgas ambīcijas, nonākt līdz politikai, kļūt par miljonāriem, tas viss ir skaisti, bet lielākā daļa cilvēku Latvijā ir tādi nevis samērīgi vai pieticīgi, bet viņi vienkārši grib dzīvot savu dzīvi, viņi grib strādāt samērīgu brīvo laiku, un viņiem ir jābūt kaut kādai iespējai. Bet tas, protams, nav visi. Vienmēr ir arī cilvēki, kuri grib izmantot kaut kādas institūcijas vai kaut kādu politiku savā labā, lai varētu neko nedarīt, vai arī kļūt bagāti uz citu rēķinu. Tas arī ir taisnība. Bet tad es gribu pajautāt, ņemot vērā to, ka arī es īstenībā arī līdzīgi kā tu teici, ka tu iesaistījies tajos lauku jautājumos, es arī diezgan agri iesaistījos lauku jautājumos, ja tā drīkst teikt. Un ja godīgi patinot mazliet atpakaļ to filmu, tad ir tāda sajūta, ka mēs tā kā visu laiku, mums ir super šitāda programma, ir līderu programma, un tāda atbalsta, šitāda atbalsta, un tūlīt kaut kas būs, tūlīt kaut kas notiks, tūlīt mēs tos laukus tā kā uzcelsim, ja? Un tā kā tu vērtēji šī brīža situāciju, teiksim, ja mēs skatāmies uz Latviju, vai tas, kas tiešām ir noticis Latvijā, skatoties uz lauku attīstību, uz kopienu attīstību, uz kā tu minēji, cilvēki grib dzīvot, normāli, ja? Vai tas patiesībā ir piepildījies? Tas pildās. Un ja salīdzinu to laiku, aptuveni 20 gadus atpakaļ, un to laiku, kas ir tagad, tad Latvija ir mainījusies kardināli, pie tam uz labo pusi. Protams, ir objektīvi dati, kas saka, vēl joprojām cilvēki no lauku teritorijām un nepierīgas, ja, brauc projām, samazinās un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr jāsaka, ka tie cilvēki, kuri vēlas, kuri ir entuziasmi pilni, kuriem ir idejas, viņi var atrast savu vietu. Un, protams, ka tur ir objektīvās tās makro lietas, kas ietekmē tur medicīnas pieejamības trūkums, tur izglītība, kaut kur arī ceļi vai kaut kādi tādi jautājumi, bet cilvēki spēja realizēt. Un arī manā darbības jomā man nekad nav bijis mērķis tagad
pārvērst lauku telpu par paradīzi visiem, kur mēs tādos kolhozos dzīvojam un esam laimīgi un tā tālāk. Mūsu darbs ir bijis transformēt izpratni par laukiem, par lauku teritorijām un radīt arvien vairāk un vairāk entuziasmu pilnus cilvēkus, kuri ar savām idejām, ar savu pieeju ir spējīgi gan strādāt, gan atpūsties, gan veidot vidi apkārt sev piemērotu. Un to mēs arī redzam. Ļoti daudzās vietās jauni cilvēki atgriežas vai dzīvo, vai pārvietojās, un ir ārkārtīgi daudz tādu labu lietu. Tāpēc, protams, ka, ja tu skaties uz objektīviem datiem, tur var aiziet pesimismā, cik tad ilgi mēs to ņemam. Bet, ja skatās pozitīvi un skatās uz tām iniciatīvām, kur tu var aizbraukt un lepoties par visā Eiropā, vai teikt, šis ir tas, ja, tad tas ir, jā. Es saprotu, ka visi kari un visi strīdi sāks no tā, ka cilvēki salīdzinās, bet es tomēr gribētu tev palūgt salīdzināt. Kas ir tas, ar ko mēs atšķiramies, vai kas ir tās lietas, ar ko mēs saskaramies tieši tāpatās kā visi citi Eiropā? Kas notiek citur un kā izskatāmies mēs, un kas mums ir aktuāli, un varbūt citiem nav aktuāli? Kā tu to redzi? Mēs esam latvieši ar visām no tā izrietošajām sekām. Proti? Iesim dziļāk. Raugi, mūsos ir latviskā mentalitāte, kur ir samiksējusies ar padomju laika šarmu. Un kas ir atšķaidīta ar globālajām tendencēm un kaut kādām labajām praksēm un sliktajām labajām praksēm. Un tas ir tāds kārtīgs kolorīts. Kaut citās valstīs, īpaši, kas ir attiecās uz vairāk dienvidu un centrālu valstīm, man šķiet, ka tā kolorīta nav tik daudz, jo veids, kā viņi dzīvo, kā viņi strādā, kur viņi tiecās, viņš jau ir tāds atstrādāts. Viņš ir atstrādāts, protams, ka ir kaut kāda cilvēku daļas, kuriem ir pavisam citi tādi nereglamentētie sapņi, ja? Bet mums viņi ir tādi haotiski, viena grib viena grib otru, viena grib trešo, un tāpēc mēs esam ļoti dažādi. Un tajā brīdī, kad tu īpaši laukos, kad viens no jautājumiem, ko es uzdodu, vai lauku attīstības mērķis ir kļūt par pilsētu, respektīvi jūsu vietas attīstības mērķis ir kļūt par pilsētu lielu. Un tad tu bieži saproti, ka pēc būtības tā arī ir cilvēki. Tā kā nevis grib savu ciemu attīstīt tādā lauku veidā, ar lauku pievienoto vērtību, bet grib vienkārši dabūt to pašu lielveikalu un kaut ko tam līdzīgu. Tas ir viens variants, ja? Un ir vēl un vēl šie scenāriji. Tāpēc mēs esam dažādi, atšķirīgāki, jo mēs esam ļoti, ļoti dažādi sabiedrība. Kas varbūt ir tie piemēri? Tu minēji arī par to, ka mēs varam arī kaut ko lepoties, tādā Eiropas kontekstā. Ko tu redzi? Kas ir tas, ko Latvijas lauku telpa var rādīt Eiropai? Ja? Aizputi. Forši. Es braucu šodien caur no Saldus puses, ja? Un pa labi un pa kreisi visas tādas iniciatīvas, kas ir tieši lauka telpā, atbilst lauku kurorts un tur viss, kas notiek Kazdangā un tā tālāk. Tu brauc jebkurā vietā iekšā un tev būs ar ko lepoties un tu varēsi parādīt, ka tas ir tas un ka tas ir neskatoties uz to, ka ir tā depopulācija, kas ir pretēji Eiropai. Tur ir savādāk tipa tās, tur ir vairāk ar migrāciju un tādām lietām, bet te mums ir ļoti liela depopulācija un ja tādas lietas var izveidot un tāpēc
Nu, un tā tu vari braukt pa visu Latviju. Man kā reiz pēc 2 nedēļām brauks armēņu nevalstiskās organizācijas 3 sievietes, kuras pārstāv viņam. Un viņas teica, un es tā kā gandrīz nedēļu pavadīšu kopā ar viņām. Un es saku, ko jūs gribat redzēt? Un viņi saka, mums vienalga, mums vajag apbraukt Latviju un tā tālāk. Un man vienkārši atliek iedomāties punktus, kur es gribu braukt, un tur ir tas, un vienkārši jūra, tu var pilni piepildīt dienu ar labām lietām. Jautājums, vai tās tiks novērtētas? Tas gan ir cits jautājums, bet tas, ka tās ir unikālas un ka tur ir iekšā cilvēku iniciatīva, izdoma, radošums, tieksme pēc pārmaiņām, tas ir tas, kas būs vienmēr, un par to mēs varam lepoties. Drīkst 3 lietas, ko tu rādīsi tām armēņu dāmām. Nu, tādas, kuras tu gribētu noteikti parādīt. Es nezinu, vai tu rādīsi realitātē, ja tur droši vien daudz aspektu. Ko tu gribētu noteikti parādīt Latvijā? Es braukšu uz Rēzeknes novadu uz vienu no tirgiem. Mēs brauksim uz Sēliju un mēs runāsim par kopienu turismu, par tām lietām, ko var vienkārši kā kopiena var atvest autobusu uz vietu, kur ir daudz kas, bet kur ir ļoti daudz maz cilvēku, un kas nevar izkonkurēt ar Rotko centru, turpat blakus Daugavpilī. Un man vēl nav programma līdz galām uztaisīta, bet viena no lietām, ko mēs darīsim, mēs saldus koptelpu brauksim visdrīzāk, jā. Kas ir tāda, tā kā, man liekas, ka tas ir viens no tādiem piemēriem, kur, ja 5 gadus atpakaļ vai bišķi pat vairāk vispār teicu, vajag tādas koptelpas, un teicu, kā mēs viņas tādas uztaisīsim, un tagad viņas ir gandrīz visā Latvijā. Un tas ir tāds arī fenomens, par kuru tu vari ilgi un dikti runāt, kaut būt skeptiskām par to, bet beigās tu saproti, ka tādas ir, un tādas attīstās. Tāpat tās saldu tikko jauni ir izveidot arī Jelgavā kopā ar jauniešiem un tā kā ļoti daudz lietas, jā. Bet tas ir cik interesanti. Es kaut kā biju savā galvā iedomājusies, ka tātad tas ir defekts, ka mums nav tradīciju tādā, kā tu teici, tādā lauku, varbūt ne kopienu, bet lauku vidē veidot, biznesu un, piemēram, vēl nezinu ko, bet patiesībā, ja skatās no tāda punkta, kā tu to pasniedz, ka tā ir iespēja sākt, tev ir plašuma, tev nav nekāds rāms, tu vienkārši īsteno, tev ir ideja, un tu viņu labi, vienkārši tas nav, bet tu viņu vari īstenot, un tev nav tā kā jāiekļaujās nekādā tādā rāmī, ko darīja tev vecvecāka, aizvecvecāka, vēl vis tālāk, vecvecāka, Tas ir tik interesanti, ja mēs spētu apzināties šo savu unikalitāti un šo te iemācīto, ka tas ir defekts, redzēt un arī pasniegt kā efektu. Savu kolorītu. Jā, tieši tā, to kolorītu. Jā, tas ir fantastiski. Jā. Bet ko tu varētu pateikt? Tev ir kaut kas, ko tu vari pateikt? Pastāst kaut ko par Latvijas kopienām. Latvijas kopienas ir ārkārtīgi interesants. Latvijas kopienas grib vienmēr būt redzamas. Latvijas kopienas ir šarmantas, atvērtas. Tās cilvēku grupas, kuras sauc sev par kopienām, viņas tieši tādas arī ir. Latvijas kopienas ir tās, kuras ir patiesie Latvijas patrioti. Ja jau mēs runājam par to, Latviju. Ja? Jā, precīzi to lūk, jo īpaši lauku kopienas, kas turās, darbojās, mēģina sekot līdzi visiem mūsdienīgiem vibrācijām, visam, kas viņām var palielināt noturības spēju. Un tādas viņas ir. Un viņas ir mainīgas, viņas ir transformējošas, bet tur ir baigais spēks, tāpēc arī ir tik ļoti tā veiksmīgi aizgājusi tā ideja par tādu viedo ciemu kustību, jo viņi tā kā iemieso vēlmi būt redzamiem, vēlmi būt atzītiem, vēlmi būt cilvēki, ka viņiem pasaka, jūs esat gudri, jūs esat viedi,
jo viņi tāda ir. Tā kā. Un, tādas tās kopienas ir dažādas, jā. Tāpat tās kā mēs visi pārējie, bet ir kaut kāda tā stīga, kas šobrīd ir vienojoša visā Latvijā. Tas ir kaut kā ļoti, ļoti dīvaini, man pat nesaprotam, bet gan jau mēs to sapratīsim. Patīkams tas vilnis katrā gadījumā ir, vai ne? Tāds iedrošinošs un pozitīvs, vai ne? Ir iedrošinošs, ir pozitīvs, tikai nedaudz biedējoši ir tas, ka arī mēs šeit pieliekam, arī jūs kaut kur pieliekat un esat pielikuši arī pirkstu pie tā, lai šis vilnis tā kā būtu. Un šīs vilnis ir saistīts arī ar cilvēku kaut kādām cerībām. Ne tikai to, ka mēs esam kaut kādā akcijā piedalījušies, tas ir arī cerības, ka tur ir pamatā būs arī kāda instrumenti, atbalsta instrumenti un tādas lietas. Un ja cilvēki atdursies, ka šīs vilnis un šī kaut kāda kustība, šī kopā mācīšanās kustība un transformācija kustība atdurās pret tiem pašiem izaicinājumiem, kas bija jau pirms tam, tad tā var būt vilšanās. Un tas ir nedaudz biedējoši. Jo nevelti, tad, kad man kādreiz prasīja, kas ir tavs lielākais izaicinājums, tad, kad tu strādā ar kopienām un aizbrauc. Vienalga kādu jautājumu. Jo es arī tā kā strādāju šeit tā kā moderators, kādas darba grupas vadu, ir vīlušās kopienas, kad viņām ir bijusi negatīva prakse, negatīva pieredze, sakairinātas cerības pret kaut ko, un beigās tā kā tas viss ir pazudis, cilvēki ir aizbraukuši prom un tur nekas nav bijis. Un tāpēc ar tām viedajām ciemiem mums visiem un arī tām kopienu tā kā atzīt to, ka tās kopienas tiek atzītas kā tāda ļoti liela vērtība. Arī Latvijai tur ir ļoti daudz jāstrādā. Un tad mēs atgriežamies pie tā līdzdalības jautājumu, kur ir jāceļās un jāiet uz ministrijām, un jārunā ar viņām, jāsaistās dažādos projektos, ir jābūt ļoti skaļiem, lai šīs lietas būtu. Jā, prasās tas nākošais solis, what's next, ko tālāk, vai ne? Jā, un es kā reizi, man liekas, ļoti, ļoti interesanti, jā, ka tu arī pieminēji to atbalstu un tās cerības. Es gribēju kā reizi naudu ienest šajā dimensijā, ja, jo tev taisnība, mēs arī esam pielikuši savu roku un viedot ciemu kustību. Piemēram, mēs arī tā kā ļoti cenšamies atbalstīt tajos veidos, kā mēs to varam atbalstīt, ne tikai popularizējot, varbūt arī to SLV līdzdalības sarunās, bet mēs starp citu arī organizējām hakatonu vietējām kopienām, kur arī jā, ārpaldies, ka tu biji gan žūrijā, gan mentorēji un sniedzi savus padomus pilnīgi brīvprātīgi, bet, un tagad es gribu parunāt par naudu. Ir skaidrs, ka, protams, šis te vilnis ir, un mēs redzam šos te daudzos labos piemērus, bet kāds ir tavs skatījums, tagad kopiena, vai Latvijas kopienām, tā varbūt saprotot to, ka arī tās situācijas ļoti dažādas, bet kopumā vai ir pietiekoši resursi vai pietiekoši instrumenti, lai patiesībā tās idejas, kuras tad kopiena saka, ok, mēs te gribam darīt šito un šito, mēs gribam atvest autobusu ar turistiem, ja, un mēs te gribam tur vēl nezinu ko, ja, bet dienas beigās, ir kaut kādas lietas, kas kaut ko maksā. Un mums ir vajadzīgs, es nezinu, kaut vai, ja, tur uzstēlēt, kā mums te bija vienā sarunā, uzstēlēt ciema centrā izpušķotu zīmi, ja, kurai vajag arī finieri pieņemsim. Tas, protams, nāk no paša iedzīvotāju maciņiem. Jā. Šī zīme, protams, tiek izdekorēta. Tāpēc, ka kopiena to vēlas, tad viņi sametās un 100 eiro ir dabūti, kas it kā ne liela, ne maz, bet tad to izdara pat kopiena. Jā. Bet restīvā mēs varam runāt par tādu ilgtspējīgu modeli un tavuprāt, ja šis modelis tagad šobrīd nav, tad kas būtu vajadzīgs? Kur varētu būt šie te finanšu avoti? Kopienu dzīvot spējas nodrošināšanai ir vajadzīgas divas lietas. Atrisināt jautājumu, kā tikt pie jaunām zināšanām, patstāvīgi un pastāvīgi, un kā nodrošināt brīvu pieeju tirgiem. Un ar tirgiem mēs saprotam plašu
lietu. Tas nozīmē, ka jebko, ko es radu savā kopienā, savā ciemā, es varu pārdot. Vai tas ir turismu piedāvājums, ka pie manis var atbraukt autobusus un es māku nodot ziņu tiem, kam interesē, kas grib atbraukt uz Aizkaputi. Un arī tirgus, darba spēka tirgus. Un arī tas, vai es spēju savā kopienā strādāt uz citiem tirgiem. Un tajā brīdī, kad kopiena būs atrisinājusi visu šo jautājumu, tur vairāk nebūs stāstu par izdzīvošanu. Vienkārši cilvēki būs laimīgi, jo viņi varēs strādāt, viņi varēs mācīties, viņi varēs kļūt zinošāki, viņi varēs adaptēties, transformēties, viss, kas ir vajadzīgs mūsdienu cilvēkam. Vai laukos, vai kopienā, vai pilsētā. Citu reizi tur nevajag neko, jo kopienai jau viss ir. Ir labs internets, ir labas spējas sevi pārdot, ir ceļi, pa kuriem var atbraukt, ir pakomāti, kurus var visu sakrāmēt un aizsūtīt, kur vajag, un tā tālāk un tā joprojām. Citās kopienās šīs lietas nav, vai arī viņas varētu būt ļoti dārgas. Vai arī tās lietas, kas no tādas viegdējās ekonomikas viedokļa ir svarīgas, viņas ir tā kā nepaceļamas. Tur, piemēram, enerģētika. Kam mēs iztērējam visvairāk naudu, tātad enerģētika. Tad mēs tur laika ar oglēm kurinam vai kaut ko un paši nespējam tur saules baterijas salikt un mums vienkārši nav naudas. Visām šīm lietām pēc būtības Latvijā ir finansējums. Tikai sākās jautājums ar to, vai kopienas spēju māk paņemt un vai viņi var izkonkurēt pilsētas un Rīgu. Un atbilde ir nē. Nē, jo tik ilgi, kamēr ir čempionu vietas, tikmēr, baigi forši, mēs tur atbalstīsim tikai tāpēc, ka jūs esat baigi foršie čempioni, bet kad tas jau notiek tādā masveidā, tad nē, un otrs ir mūžīgais jautājums, cik daudz būs labumu guvēji no tā visa, vai ne? Nevelti, kā viens no līdzdalības tādiem aspektiem, ko es tagad atceros, kaut kāds mēnesis atpakaļ, es piedalījos vienā struktūra fondu uzraudzības sēdē, kur bija kultūras ministrija nāca ar paziņojumu, ka kad ir vesela programma, kur varēs palīdzēt ģimenes ārstiem iekārtot kabinetus. Un speciāls atbalsts vai papildus intensitāte bija par to, kad lauku teritorijās. Un jūs zināt, cik tas ir svarīgi. Kas tik tur nebūtu, tur ir iekārtas un tā tālāk. Un tā joprojām, ja tev ir mazi bērni vai arī veci cilvēki, tev tas ir kā ēst vajadzīgi. Tu vari tiešām arī aizbraukt no turienes, tāpēc, ka tev nav doktorāta. Un tu pēkšņi vienkārši sēdi un priecājies par tādu iniciatīvu, priecājies, kad veselības ministrija kaut ko tādu dara, un pēkšņi parādās viena balss, kura saka, kāpēc jūs esat iedomājušies, kad laukiem vajag šādu programmu, tur taču tāpatās neviena cilvēka nav, un būs vēl mazāk, un tad mēs atkal investēsim naudu lauku teritorijās, un kas tas tāds vispār ir? Un tas ir, viens ir tas praktiskā konkurēšana, par to, lai mums būtu dakters jauns vai daktere, un otrs ir vēl tāda iesakņojušies paradigma, kad, kas tad ir lauki, kas tad tur vispār dzīvo, kam tad tas vispār ir vajadzīgs un tā tālāk. Un tas ir tas kopīgās abu pušu darbs, pie kā ir jāstrādā, lai tas arī, lai tie cilvēki, kuriem ir tās jaunās idejas, kuri grib kaut ko sākt darīt jaunu vai vispār kaut ko darīt, lai tas būtu iespējams. Ja mēs skatāmies no kvantitātes viedokļa, tad es domāju, ka visu laiku sanāk, ka tie lauki zaudē. Ja mēs viņus pretnostatām pilsētai, tad kvantitātes tajos lodziņos visu laiku ir otrā vieta, nevis pirmā vieta. Jā, tāpēc, ka mēs dzīvojam tādā ekonomiskajā paradigmā, kur mēs gribam visu lētāk un efektīvāk. Tad jau sanāk, ka tiem lauciniekiem, kas kliedz, ka viņi saka, ka viņi nav vērtība, viņiem patiesībā kaut kādā ziņā ir taisnība, tāpēc, ka tātad
tas, ka viņš dzīvo skaitliski mazākā vietā, uzreiz automātiski nozīmē, ka viņš ir nesvarīgāks cilvēks nekā tie dzīvo, kas dzīvo tā kā lielākā. Bet varbūt nav stāsts par svarīgumu vai nesvarīgumu, viņš vienkārši ļoti dārgs. Jā. Viņš dārgi maksā, respektīvi, jo tas objektīvi izrēķinot Excelī dārgi maksā, ja, un tas ir tas, ko šis stāsts brīnišķīgi no struktūra fonda uzraudzības padomas, ja, un tādā. Es ar citu veselu tēmu, es gribēju tev pavaicāt, ko jūs darat tur tajās visās padomēs, ja, NVO memoranda padomē un struktūra fonda, un tādā tas ļoti interesanti patiesībā, bet mums laiks sarunai ar lēnām pietuvojies noslēgumam. Varbūt arī kaut ko par struktūra fondu un memoranda padomēm tu vari pastāstīt burtiski, tā īsā versija, jā, jo es pieņemu, ka iespējams mums ļoti daudz klausītājs, man nezinu, ka tādas ir. Tādas ir ļoti daudz instrumentu, kas ir izveidoti, lai sabiedrība varētu līdzdarboties. Un tie instrumenti ir tādi, kas ļauj ieskatīties ministram acīs vai ierēdnim, kas pieņem lēmumus un pateikt, ko tu par to domā. Diemžēl nav to organizāciju tik daudz un to cilvēku, kas grib to darīt, jo āreče grib dzīvot normālu dzīvi, grib strādāt, grib atpūsties, kaut ko radīt, nevis darīt, bet bez šīm lietām patiešām ir grūti iedomāties, ka kaut kādu cilvēku grupas, kas mums ir svarīgas, viņas varētu arī nākotnē normāli pastāvēt. Un tur tas ir tas neredzamais darbs, ko es un arī daudz citi kolēģi ikdienā dara, kas nebūvē mājas, bet kas būvē izpratni, kas maina izpratni. Jo āreče, tad, kad 20 gadus atpakaļ es ienācu nevalstiskajās organizācijās strādāt, neviens, vai mēs braucām un teicām lauku attīstību. Teicu, ko jūs darat? Lauksaimniecības attīstība. Man tagad ir grūti iedomāties, ka man būtu tā intensīvi jāskaidro, ka lauka attīstība nav tas pats, kas lauksaimniecība. Tā izpratne ir izveidojusies. Un tā izveidojusies, viņi transformējās tajā pozitīvajā attieksmē, tādā dominējoša attieksmē par to, ka tas cilvēks, viņš ir nevis mazvērtīgāks, bet ka viņš ir vērtīgs. Neskatoties uz tā, ka viņš nedzīvo pilsētā. Un to mēs veidojam, protams, ne jau tur viens vai divi cilvēki, tas jau ir tādu entuziastu un to saprotošo cilvēku lokus, kas patiesībā arī aug. Un mēs jau viņus sākam nepazīt viens otru, tas arī ir interesanti. Tāpēc jums ir ļoti labs darbs, ka jūs viņus ceļat augšā un parādat cilvēkus, un tad, skaties pareizi, jā, kā viņš arī dara šitādas lietas, vai ne? Tas ir ļoti vērtīgi. Tas ir vērtīgi. Un labā ziņa, man liekas, ir tā, ka mums ir bijuši, mums būs kopumā 40 šie te ieraksti, bet mēs neesam ne tuvu tam, lai būtu uzaicināti visi, kurus vajadzētu uzaicināt uz šādu veidu sarunām. Tas tā ir labā ziņa, ne? Jā. Mums ir vesela liste ar sarunbiedriem nākamajiem projektiem, tā kā tas viennozīmīgi noteikti. Ārli, liels tev paldies par piedalīšanos, par domām atziņām. Jā, varbūt, ka tev kaut kas nobeigumā. Tu tomēr esi 3 stundas braucis, lai izrunātos, un tagad tev te mēģina iespiest kaut kādā pusstundiņā. Varbūt, ka tev ir nobeigumā kaut kāds vēstījums vai vienalga, ko tu vēlies. Tu vari pateikt. Līdzdalība ir tas veids, kā mēs varam ieraudzīt sevi valstī un valsti sevī. Un nav viena vienota ceļa, kā veidot šīs attiecības. Un tāpēc ir vērts ieklausīties ļoti daudz cilvēku pieredzēs, noticēt, ka katra šī pieredze ir pareiza, un pievienoties to cilvēku grupai, kas domā, ka vajag ne tikai rakstīt komentārus internetā, un varbūt arī vākt balsis Mana balss LV, ļoti laba iniciatīva, bet tomēr tā ir tāda pasīva. Bet tik tiešām sākt interesēties, lasīt, iedziļināties, izkāpt no savas komforta zonas un darīt, lai mums tā Latvija būtu labāka. Paldies, Ār, par šo interesanto sarunu. Paldies, ka tu atbrauci un uz satikšanos. Jā, paldies. Paldies, ka uzaicinājāt.